šodien ir mazās piekdienas sarunas. Lūk, šodien mēs runājam ar Zani un Juri. Es gribētu, lai jūs pastāstat bišķiņu vairāk par sevi un pastāstat, varbūt kontekstā ar mums, kā ar Golbtu, bet vispār man šodien es ļoti būšu, un es saprotu pats, ka arī ar visu to, ka mēs esam daudz runājuši, visu kaut ko esam sadarījuši kopā, veidojot jūsu gradzeno stāstu, vai jūsu stāstu gradzenos ievijot iekšā, man tik un tā ļoti daudz jautājumu, ar ko jūs nodarbojaties, kas ir tas, kāpēc jūs tā izvēlējāties, kāpēc ir tāds nosaukums un tā tālāk. Viss. Šobrīd dodu iepazīstināt un uztaisīt pašprezentāciju pašiem, tā lai mūsu viesiem, kas ir pieslēgušies, būtu apmēram skaidrs par jums. Jā, lūdzu. Nu jā, lai nesajauktu, es esmu Juris, tā ir mana sieva Zane. Lielāko daļu dzīves, tā kā mēs pēdējos 10 gadus dzīvojam Salaspilī, te arī, principā, 50% mūsu bērni ir piedzimuši, un šobrīd abi divi jau iet skolā. Es joprojām vēl strādāju arī Rīgā, algotā darbā. Tuvākā laikā neplānoju gan vēl mest pie malas. Bet ļoti lielu daļu laika arī pavadām laukos, kur attīstam Zanes dzimtas īpašumu. Un, jā, vairāk laika pavadot tur, gribās pavadīt vēl vairāk laika tur un domājam, ko darīt, kā to visu attīstīt. Un Zane jau ar visu kaut ko nodarbojusies, ir mācījusies turismu, lauksaimniecību, bioloģisko lauksaimniecību, šitādus kursiņus, tādus kursiņus, un viņam mums ir cilvēks orķestris, tāpēc arī īstenībā viņai ļoti labi sanāk ar visiem mūsu sociālajiem tīkliem tā kā menedžēt. Man atkal ir vairāk visas tehniskās lietas, cipariņi, kur dabūt finansējumu, dzenāt un tādas lietas. Jā, ļaušu Zanē arī nedaudz parunāt. Man liekas, tu jau pateici. Jūs nepateicāt pašu galveno, jūs pateicāt, Juris vismaz pateica par to, ko viņš nodarbojas ikdienā, un jūs nepastāstījāt, jo acīm redzot, jums jau liekas, ka jūs tik daudz runājat par to, un tas ir tik pašsaprotami, tad jā, bišķiņ par to savu nodarbošanos un ko tas nozīmē šis te Ozola stāsts, un tā kā varbūt Zane tu varētu gan par sevi bišķiņ paturpināt, ja jau tev Juris ir devis tādu iespēju, kā viņš pats teica, un tad arī pastāstīt, jā, par Ozola stāstu, jā, paldies. Tātad, jā, kopš pagājušā gada septembra 100% esmu nodevusies darbam Ozola stāstā. Kā tas viss vispār sākās, es ik pa laikam piesaku. Tas ir Ozola stāsts? Jā, man liekas, mēs tik daudz katru dienu bliežu to informāciju. Man jau liekas, kā var nezināt, kas ir Ozola stāsts. Tātad Ozola stāsts ir neliels viesunamiņš romantiskai atpūtai. Iespējams atpūsties līdz 4 personām, bet mēs iesakam atpūsties 2. Super. Kurā vietā viņš atrodās? Tad tas ir manā dzimtas īpašumā, Bauskas novada Valles pagasta Mežmuižā. Nepilnas stundas braucienā no Rīgas. Super. Tagad es arī zinu, kur viņš atrodās un tā, jo es saprotu, ka jums arī liekas, ka es noteikti zinu visu, bet, kā es minēju, intervijas, vai šīs sarunas sākumā, man pašam ir ļoti daudz jautājumi par, un es saprotu, ka, jā, es diezgan daudz ko nezinu. Jā, mēs par Valli un par vispārējo sākam runāt, varbūt paturpini. Tātad, ko es vēl varu jauki pastāstīt, tas mums ir dzimtas īpašums no 1777. gada. Kāpēc es to tik smalki zinu? Tāpēc, ka es pētu dzimtas koku un es esmu aizrakusies līdz 1777. gadam. Tālūk, un kāpēc ir tāds Ozola stāsts un kā mums tas viss sākās?
vienkārši ir pienācis laiks tāds, ka mums ir jādomā, ko darīt tālāk ar savu dzimtas īpašumu. Vienkāršāk, protams, ir viņu pārdot. Un ko darīt pensijā? Jā, un ko darīt arī pensijā, protams. Nu, lūk, un tad, tā kā es esmu studējis turismu un viesmīlības uzņēmēju vadību, tad sapnis par viesunamu jau man ir ļoti, ļoti sen. Bet nevienmēr tie radošie cilvēki spēj to visu uzlikt spēj to visu sarēķināt ciparos. Tas ļoti labi padodās Jurim. Tā, lūk. Jā, vēl man bija doma, kad es varētu nodarboties ar bioloģisko lauksaimniecību. Jā, es ilgi un dikti mācījos bioloģisko lauksaimniecību. Man ir zaļie vāciņi, bet līdz bioloģiskajai lauksaimniecībai vēl neesam tikuši, bet vēl ir laiks. Es domāju, pēc kaut gadiem 5 mums varētu būt arī neliela bioloģiskā lauksaimniecība. Nu, nezinu. Cipar cilvēks saka par to, ka viņš nezina, bet, Kaut ko jaunu uzzināju. Man liekas, ka jums būs par ko runāt līdzīgi, tā kā es arī dažreiz jautāju pāriem, vai jūs esat runājuši jau savā starpā priekš kam jums ir vajadzīgi graduni, un tad viss tas neesam runājuši, un priekš kam vajadzīgi, tā it kā visi velk, mēs arī domājam, ka jāvelk, bet tomēr pēc tam izdodās atrast un tā. Varbūt varat nosaukt burtiski kaut kādas dažas lietas, jo es pausu galam dzirdēju vienu, ja jūs viņu nenosauksiet, tad es, iespējams, ka pieminēšu, bet burtiski dažas lietas, ar ko ir īpašs šis viesunams. Arī ar ko viņš ir īpašs, vai ar ko viņš varētu būt īpašs arī jūsu viesiem, kas tur nav bijuši? Man šķiet, ka pirmā lieta, kas uzreiz nāk prātā, ir plūdi. Šogad bija, laikam, šogad bija vienreiz, bet pagājušā gadā jau arī paspējām vienreiz. Bija gan decembrī, gan janvārī, februārī. Tur janvārī, februārī gandrīz tur pastāvīgi bija tur. Mēs viesunām atvērām tikai oktobrī, un plūdiem decembrī mēs nebijām gatavi. Plūdiem decembrī mēs tiešām nebijām gatavi. Miko, es atceros, mēs pie tevis braucām, lai mērītu, lai dabūtu mērķus vai ko. Un es izkāpu no mašīnas, un es atceros, man tie šausmīgi dubļainie zābaki, jo mēs tikko bijām, jo es tikko biju atbraukusi no laukiem, un tur bija tie plūdi šausmīgi. Tu, bija no laukiem, es no pilsētas. Jā. Divi pie tevis tikā. Jā, super. Jā, tā kā mums ir tie plūdi, kas patiešām ir ļoti, ļoti maģiski. Tiešām ļoti maģiski. Pie mums bija vieni viesi decembrī, kas atbrauca. Plūdi tikko bija sākušies, un no rīta viņi atver acis, atver žalūzijas, un tur viss aiz loga ir ūdeni. Viņi rakstīja, mums bija ieraksts viesu grāmatā, ēdām brokastis un jutāmies kā uz kuģa. Jā, iedomājies, mums tur tāds 2x2 metri tāds loks no grīdas līdz griestiem, un pie viņa ir tāda leta, un tu pie tās letas tā kā apsēdies un paliec kājas zem viņas, un tiešām tā kā, un straumīte tev zem mājas tā kā iet. Ja tā māja uz tādiem stabiņiem, pālīšiem, tādiem gaisā, un tad sanāk ūdens reāli plūda pa mājas apakšu, un tad normāli straumīte bija. Okay. Jā, Nikolais jau raksta klusa vieta. Jā, Nikolais bija pats pirmais viesis. Super. Labi. Klusa vieta, acīm redzot, ir otrā īpašā lieta. Varbūt ir kaut kas vēl? Mežā pie upes, plūdu teritorijā, it kā mūsu teritorijā, kur mums ir arī lauku mājas, bet tajā pašā laikā nokļūstot šajā vietā, tu esi kā mini paradīzē, visapkārt ir mežs. Pilnīgi. Super. No manas viena lieta, to, ko es īpašo dzirdēju par jums, vai drīzāk par jūsu viesnamu, ja ar visiem plūdiem jums ir kanalizācija, un tas arī darbojās, ja saprotu, plūdu laikā, vai ne? Jā. Par šo starp citu mums ir pat mūsu konkurenti, kolēģi, kā viņus labāk nosaukt, pat interesējušies, kā jūs to dabūjāt gatavu? Ok, super. Rekur Diana raksta, es saprotu, ja tos plūdus jūs apzināti esat iekļāvuši piedzīvojumā, tas ir būvējot jau to paredzējāt? Jā, noteikti. Super. Sākotnēji tas bija tā diezgan, mēs tā kā mācījāmies, LLKC bija tāds konkurss laukiem būt, tur mēs pieteicāmies, un sākumā bija tādas, visi atnāk ar savām kaut kādām idejām, nenoformulētām vai kā, un tad
to mācību laikā tev tā kā to palīdzēja salikt uz papīra, visu kārtīgi izdomāt, un tad, principā, pirmā man liekas, tikšanās bija, kur tu vienkārši pastāsti to ideju, kāda tur ir, un tu tā stāsti. Un es vēl atceros, es vēl tā saku tā, nu jā, tas namiņš varēja strādāt visu gadu, nu vienīgi plūdu laikā, tā kā nē, ja vien nesat gatavs nokļūt ar laivu uz to namiņu. Un galvenais man tā saka, kāpēc nē? Un tad beigās tā domā, un visi tehniskie risinājumi arī pēc tam rodas visi, un jā. Tā kā tas ir mūsu tāds, tas ir, ko mēs atšķiramies no citiem viesu namiem, jā, ar tiem plūdiem. Ar plūdiem, ar klusumu, ar to, ka mājiņā ir pilnīgi viss. Biežākie jautājumi, kas ir, vai mājiņā ir labierīcības? Jā, mājiņā ir labierīcības. Nav jāskrien aiz mājas. Mums ir bijuši vairāki viesi, kas pēc tam saka, mēs nedomājam, ka būs tik forši. Man pat grūti noformulēt, ko viņi tieši gaidīja, bet tas viņu prieks pēc atpūtas mūsu mājiņā, jā, ka viņi ir domājuši, ka būs nevis sliktāk, bet viņi es īsti nezinu. Pie mums nebrauc cilvēki, kas domā, ka būs slikti, viņi tā kā cer uz kaut ko foršu, bet reizēm izrādās, ka ir vēl foršāk. Kaut kā tā. Bet, ziniet, kā ir, izskatās, ka jūsu Instagrams ir, tā kā neparāda visu to burvību, vai arī ir ļoti, ļoti grūti parādīt to burvību, un kas nerada tādu gaidu sajūtu, un tā vismaz izskatās šobrīd. Ar Instagram man laikam ir jāpastrādā nedaudz savādāk nekā Facebookā ir jāstrādā tā izskatās. Godīgi, jā, ka Facebookā mums ir labāk nekā Instagramā. Un to burvību, to patieso, to sajūtu mēs patiešām nemākam to parādīt, jo es saku, ļoti bieži cilvēki atbrauc un viņi tā wow, un to wow caur telefonu diezgan grūti ir parādīt. Okay, labi. Vēl jautājums, kāpēc Ozola stāsts? Kāpēc tās nosaukums? Ozola stāsts... Tātad pat nevis leģenda, bet tāda vēsturiska informācija, ka mājas saimnieks par godu dzimušajiem dēliem pie mājas ir iestādījis ozolus. Un pie mūsu lauku mājām aug 3 ozoli. Es baidos teikt dižozoli, jo dižozols tas sagādā ļoti bieži problēmas. Tāpēc mēs teiksim 3 lieli ozoli aug. Un tad, kad mēs sākotnēji to nosaukumu domājām, tad es sākotnēji domāju tā kā ar humoru, tam visam pieiet bija izdomās tāds jancīgs, tāds diezgan smieklīgs nosaukums, bet uzkārt. Bet labi, ka ir 2 un kāds nobranzēja to ideju pirmo. Jā, un tad mēs sākām domāt, sākām filozofēt, un tad tie ozoli ļoti daudz ko var pastāstīt. Ļoti daudz vecāko ozolu novērtēja aptuveni uz cik gadiem? Jā, uz 350 gadiem. Uz 350 gadiem, jā. Tā kā, šie ozoli ļoti daudz ko varētu pastāstīt, jā. Es pētot dzimtas saknes arī visādām, dažādiem interesantiem faktiem esmu uzkrājusi virsū, tā kā tas, ko es esmu atradusi, tas ir nieks salīdzinājumā ar to, ko patiesībā varētu pastāstīt šie ozoli. Lūk, un tad pirmais mazais namiņš mums ir mazā zīle. Tātad no mazās ozola zīles mēs ceram izaugt par lielu ozolu. Cik daudz jums jau ir namiņi, ja šobrīd ir tas viens, kas darbojās, un kāds ir tas status? Jā, tas ir viens. Tur tuvumā arī mēs tā kā neplānojam viņam neko apbūvēt apkārt, lai viņš paliek viens tieši tāds, kāds viņš ir. Mums ir tā kā šobrīd top vēl viens projekts, bet nedaudz citā vietā. Tas būs nedaudz savādāks, bet par to mēs droši vien vēlāk pastāstīsim. Tur būs iespēja satikties stipri lielākā pulkā. Okay, labi, sapratu. Noslēpumai. Okay, tagad... Zanai patīk noslēpumi.
Tagad man ir apmēram skaidrs, un tas, ko es tā rezumējot, saku par to, ka klusa vieta applūst, visas ērtības acīm redzot, un ir labāk izskatās dzīvē nekā bildē. Tā vismaz šobrīd man kaut kā salikās, un tā ir Valle. Super! Tad, tagad es bišķiņ pastāstīšu. Ja? Es Juriju un Zani iepazinu, kā konkursa dalībniekus, kas pieteicās jau septembrī, laikam, bija pagājušā gada septembrī tas pieteikums. Tie bija vieni no tādiem, es pat neteiktu, tie nebija sarežģīti gradzeni, kurus mēs taisījām, bet savā šajā vienkāršībā, kas bija, gribējās kaut kā patiešām parādīt, un mēs šodien ar manu sievu runājām, un viņa atcerējās par jūsu gradzeniem, kā es sēdēju pie galda, un tas nebija tāds, varbūt, panikas kliedziens, bet bija tāds, kā viņus uztaisīt tā, lai viņi izskatās tādā, lai viņi izskatās fēni, un es atceros, ka es griezu un skatījos un darīju un tā, bet, laikam tas, ko es ļoti labprāt no jums dzirdētu, ir, varbūt jūs atceraties, kādēļ jūs pieteicāties, un kas ir tas, ko jūs gaidījāt, un kāds tad bija tas gala rezultāts, jo mūsu daudzi klausītāji, vai arī skatītāji, kas man liekas piesakās uz šo laulību gradzeni ar stāstu, viņi tā kā lec, tur pirmkārt drosmīgi cilvēki, viņi lec tādā nezināmajā, un tā uzticēšanās līmenis ir patiesībā vienmēr ļoti, ļoti augsts, un es gribu vienmēr jau sākotnēji pateikt paldies arī jums, bet arī citiem pāriem, kas iesakās uz šādu avantūru, un tā kaut kā. Jā, bet varbūt jūs varat bišķiņ izstāstīt, kas ir tas, kāpēc jūs pieteicāties, un kas ir tas, ko jūs gaidījāt, kas varbūt bija tā, kā jūs gaidījāt, un varbūt kas sanāca ne tā, kā jūs gaidījāt. Man gan viena lieta ir, par ko es ļoti, ļoti satraucos, veidojot jūsu gradzenus, it īpaši tad, kad jau viņi bija gatavi, bet par to es bišķi vēlāk pastāstīšu. Jā. Tātad mēs abi esam diezgan azartiski, un ja es ieraugu kādu konkursu, tad man obligāti ir jāpiedalās. Lūk, un mēs esam precējušies jau kādu laiku atpakaļ, un mēs ik pa laikam runājām par to, ka vajadzētu nomainīt mums laulības gradzenus. Jā. Lūk, un tad šis konkurss nāca īstajā laikā, īstajā brīdī. Tas nebija tāds, teiksim, tāds priecīgs tāds brīdis, jo mēs ņemāmies ar to projektu, ar to mazo zīli, un diezgan reti tikāmies. Sanāca tā, ka viens dzīvo Salaspilī, otrs laukos, un tā uz maiņām, un tas bija tāds emocionāls brīdis, kad tas jūsējais konkurss, vienkārši viss salikās tā, ka šis projekts atnāca pie mums īstajā brīdī. Un es to ieraudzīju, stāsts jāuzraksta. Tūlīt būs. Lūk, un tad es to savu emociju uzplūdā uzrakstīju šo te stāstu. Kāpēc mums šie gradzeni ir vajadzīgi? Un teikšu tā, ka biju ļoti, ļoti priecīga, ka atnāca no tevis video ziņa, ka Heisā Hopsā jūs esat izvēlēti par vieniem no šī projekta dalībniekiem. Es vēl tagad atceros, ka mēs pa mežu staigājām, un Zane tāda tur skatās kaut kas atnāk notifikācija, kaut kāda tur. Wow, mēs tikām! Un šie gradzeni mums patiešām ir ļoti, ļoti īpaši, jo,
kā materiāls tika izmantoti manu vecāku laulību gradzeni un neliels gabaliņš no zelta monētas. Par to zelta monētu man arī ir savs stāsts. Tā man ir mantota no vecvecmammas. Viņa kādu brīdi dzīvoja Krievijā, un viņa bija ļoti laba šuvēja. Un viņa ar šo šūšanas darbu bija sapelnījusi, ko atvest uz Latviju. Un tad, zelta rubuļus. Zelta rubuļus, jā. Un tad viens no šiem zelta rubuļiem tad tika izmantots viena cita gradzena gatavošanā, un to, kas palika pār, tad pielikām klāt pie šiem te gradzeniem. Un tad man patika, kā tu teici, oi, nu tāds nebija sarežģīts, nekas sarežģīts. Miku, tad... Kāda ir sarežģīta jautājums? Ja mēs runājam par sarežģītību, tad varbūt ļoti sarežģīti ir tas, ka viņš ir konstruktors un ka viņš saliek tad, no daudzām daļām. Vai tad, kad izceļ ar vairākiem kontrastiem, vai tad, kad izceļ ar vairākām zelta krāsām un tā tālāk. Ja? Un, ja mēs runājam par šo, tad tas ir vienā krāsā, tur ir vairāki līmeņi šiem gradzeniem, un vēl arī konstruktīvi mans uzdevums bija iepīt gan tos 3 ozolus, vai kā zarus faktiski parādīt par to, ka jā, tie ozolu zari tur ir, un viņi ir pat tiešām, jo runājot par ozoliem un laukiem, pirmkārt ir tā, ka es jums sūtīju šo ziņu staigājot pa savu lauku ceļu. Lūk, tā kā arī tur ir mešs pa labi pa kreisi un tā. Un es atceros, ka es vēl kādu mēnesi atpakaļ gulēju laukos un skatījos uz ozola faktūru un krāsu un mēģināju notvert to krāsu un dabūt viņu pēc tam tajos gradzenos. Jā, tā kā viņš nav tehniski sarežģīts jūsu gradzeni kā tādi. Tieši šajā te vienkāršībā ir visgrūtāk uztaisīt tos līmeņus un, tāpēc, jā, tie risinājumi, to, ko es biju izmantojis, ir kontrasts un tumšinājums. Tad es uztaisīju ļoti tumšus zarus, pēc iespējas tumšākus. Pēc tam es uztaisīju apakšējās lapiņas matētas un piegriezu drusciņu kontrastā, un pēc tam augšējās lapiņas uztaisīju ļoti glancētas, spīdīgas un arī ar griezumu. Tādā veidā parādot šo kontrastu. Jā. Tāpēc par to sarežģītību ir vēl akmeņu stiprināšana, ir vēl gravēšana, varbūt kaut kādā citā līmenī un tā. Tāpēc dažreiz ir tā, ka tie gradzeni, kas varbūt neizskatās tik ļoti sarežģīti, viņi ir stingri sarežģītāki nekā tie, kas izskatās šādi. Ja? Tāpēc viņi nebija no tādas uztaisīšanas viedokļa pats sarežģītākais, ja, ko es esmu darījis. Bet viņi bija sarežģīti tajā, ka pat tiešām, kā gan ar faktūru, krāsu, ar spīdumu un izmantojot vienu un to pašu krāsu zeltu var dabūt tā, lai patiešām tas izskatās feini. Kaut kā tā izdevās man atbildēt uz jautājumu. Jā, ļoti labi izdevām. Teiksim tā, ko mēs sagaidījām, es pat nezinu. Teiksim tā, ka tas noteikti nebija tas, nevis sliktā ziņā, bet labā ziņā tas noteikti nebija tas, ko mēs saņēmām. Tas ir vienkārši wow, tas ir 200% vairāk nekā tas, ko mēs bijām iedomājušies, jo, jā, gradzenos pat ir mazā zīlē. Jo mēs tieši braucām no laukiem, un Zanē teicu, ka es varbūt neminēšu citus juvelierus, es atceros kaut kādas reklāmas, tur bieži vien tur izlec Facebookā, un tur kaut kādi gradzeni, tur tieši ir, un liekas, Tad man likās tāds, wow, kāds gradzens. Un tagad īstenībā es tā saku Zanē, es īstenībā tagad skatos uz to savēju, un man tie, kas man tajās reklāmās tur leca toreiz, man viņi tagad liekas šausmas kādi vienkārši gradzeni. Okay. Labi.
No savas puses pateikšu, kamēr es atceros. Kas bija tas, kas man visvairāk satrauc, kad tie gradzeni bija gatavi? Man likās, ka viņi ir pārāk svinīgi, un tajā brīdī, tad, kad es jūs nodevu šos te gradzenus jums un tā, jūs jau bijāt tādās ikdienas drēbēs, bet tiklīdz jūs viņus uzvilkāt, tad viss te dar it visā, gan tā kā pie jebkuru apģērba, un viņi nav svinīgi, viņi jums tā kā tieši dar, un tā bija tā lieta, jā, kas man vēl laikam visvairāk satrauc. Okay. Jā, jūs vēl kaut ko gribējāt teikt? Sākotnēji man likās, ja viņi būs, tieši tā kā tu saki, pārāk svinīgi, tad jā, mēs ikdienā lietosim tos savus laulības gradzenus un šos tiešām. Bet nē, mēs nesājam, un mēs darām visus darbus, visus. Es pat puķes stādīju. Neņēmu nos gradzenu. Es neesmu ņēmusi nos gradzenu. Tā kā visas darbus, un kas vēl, šie gradzeni ir ļoti ērti. Ļoti ērti, patiešām. Es sākumā ļoti uztraucos, ka varētu krist nost no pirksta. Nē, tā nav. Ļoti labi. Paldies jums par reklāmu, bet es vēl gribēju vienu lietu, un tad par gradzeniem piedāvāju vairāk nerunāt, bet par to, ka mums kaut kā izdevās to stāstu, tas bija uzreiz gatavs un skaidrs, un jums bija tas, ko jūs tur teicat par šiem 3 uzoliem un uzolzīlīt par to, ka noteikti vajag un tā. Es arī kaut kad minēju par to, ka katram latviešu meistaram vajag uztaisīt gradzenus ar ozolapām, vai ar liepu lapām. Lūk, un pēni, ka tas nebija tāds pakaļdarinājums, un ka tur ir ideja, un ka to ideju tur var redzēt. Un, tālāk. Un šeit es, kur Diana, tā bija maģija. Jā, tā bija maģija. Un tas bija kaut kāds tāds saslēgums. Es vēlreiz saku paldies jums par to, ka uzticējāties, izvēlējāties un spējāt arī pagaidīt. Man tas bija tāds ļoti īpašs un tāpat laikā savā tur noscītajā vienkāršībā, kaut gan mēs tikko par to runājām, bet bija samērā sarežģīts tomēr projekts un fēni, ka dar un ir ērti un arī, ka izdevās atvieglināt un tā. Tālāk. Okay. Labi. Ja jau mēs sākam runāt par stāstiem, tad es ļoti labprāt gribētu, jūs gan par plūdiem jau pastāstījāt, bet varbūt jums ir kaut kāds stāsts par jūsu viesunamu un kaut kas interesants, ko jūs varētu pastāstīt arī gan man, gan mūsu klausītājiem un skatītājiem. Pa plūdiem jau pastāstīja, ka pamodās kā uz kuģa. Es gribēju vienkārši vēl, tad, kamēr jūs domājat, tad tur ir tā, ka diezgan strauji tas pieplūdums ir, ūdens pieplūdums, jā? Jā, pie tajā pirmajā reizē tā riktīgi strauji. Es vēl tieši tajā dienā pabeidzu laipiņu tā kā būvēt. Un mašīna vēl bija palikusi pie namiņa, un tur ir tāda vieta, kad tas ceļš aplūst ātrāk nekā tā vieta pie namiņa, jo tas namiņš jau nedaudz augstāk. Tad ar mašīnu nācās braukt cauri tur. Tā kā, jā. Labi. Jā, varbūt ir kaut kas tāds īpašs, ko jūs varētu vēl pastāstīt par, vai varbūt kāds stāsts, varbūt kaut kādi klienti. Ja jau par tiem gradzeniem un laulību gradzeniem, tad īstenībā pie mums jau 2 reizes ir pavadītas kāzu naktis, kas likās tāds wow, ka cilvēki uzticās. Par vienu. Jauns namiņš, viss tikko un uzreiz jau tā uzticās. Par vienu mēs uzzinājām tajā pašā rītā, laikam, puisis zvana tur, mēs būsim vēlāk. Jā, man šķiet, ka tieši tā arī bija, kad es šķiet, ka uzrakstīju, tā kā pie mums atbraukt, kā parasti, tā kā, un vai ir zināms aptuvenais ierašanās laiks, un tā, un viņš tā zvana tā. Jā, mēs tur būsim vispār ap pusnakti, tur vispār mēs pēc kāzām.
Un Juris jautā, pēc kādām kāzām? Mēs pēc savām kāzām. Ja kāds vēlas tiešām savu pirmā kāzu nakti pie mums pavadīt, droši to drīkst ierakstīt komentārā, jo šos viesus mēs sagaidām mazliet īpašāk nekā pārējos. Tas ir noslēpums, vai ne? Man ir jautājums tad tiem, kas brauc, vai jūs dodat arī zem gultas likt, kas tad bija priekš puikas cirvis un priekš ne? Kas tad? Nē, šāds to nav, ja? Drošība, acīm redzēt. Ok, labi. Super. Un rekur Diana pajautāja, vai klienti būtu laikā tiešām ar laivu brauc. Tā varbūt nākošais gadu varētu noorganizēt arī ar laivu aizvest, bet mums ir tāda laipiņa uzbūvēta. Pa kuru arī, principā, mums kaut kā plūdu laikā iepatikās, kad cilvēki pa to laipiņu aiziet un pie pašas mājiņas neatstāja mašīnu, jo tā vide paliek tāda neskartāka un nenolietotāka, un tāpēc mēs arī turpinam viesus vest tā kā pa to laipiņu, tur aptuveni 50 metri caur mežu, tā, Pagaidām ar laivu nē, bet ir doma nākošajos plūdos varbūt ar supiem varētu, ja mums būs supi. Tā kā varētu būt interesanti ar supiem, jā. Okay, super. Tas bija tāds lielā mērā visi jautājumi, kurus es biju sagatavojis, vai arī kurus man bija sagatavojuši, un kurus mums uzdeva šeit, kamēr mēs runājām. Tas, kas man šobrīd ienāk prātā, ir par to, ka varbūt, pirms mēs tā kā pabeidzam vai atvadamies no visiem, tad vai ir kaut kas tāds, ko jūs gribētu novēlēt? Varbūt arī cilvēkiem, kas taisās precēties, vai arī kas jau ir precējušies? Brauciet uz Ozola stāsta mazo zili, pie mums ir maģiski. Un viesu grāmatā visbiežāk pieminētie vārdi mums ir kādi? Klusums, divvientulība. Jā, laikam, tas īstenībā laikam jāsāk lietot hashtagos tie vārdi, kas tur visbiežāk izskan. Jā, ļoti laba ideja. Jā, un šī ir vieta patiešām, kur aizbēgt no visiem un visa. Tas ir arī vēl viens, ko bieži cilvēki ir atstājumi mums viesu grāmatā. Jā. Jā, un gredzenus noteikti pasūtiet pie Mika. Jā. Paldies. Super, jo tas rezultāts ir, nezinu, pat neizsapņojams. Teikšu tā, es nebiju pat iedomājusies, ka viņi varētu būt tik skaisti. Un tik ērti. Man liekas, ka es sarakstu tagad tā. Paldies par komplimentiem. Un vēlreiz saku jums paldies arī par uzticēšanos un gaidīšanu un tā. Un, tā kā, jā, man tas, vienmēr sakot, jā, tas ir ļoti īpašs Ozola stāsts. Mums ir pašiem šobrīd, tā kā tālāk. Super. Tad, jā, visiem tiem, kas ir pievienojušies, atgādināšu par to, ka pie mums bija Viesunama, Ozola stāsts, pareizi, ja es šobrīd seku? Ja? Jā, Ozola stāsts mazā zīle. Pagaidām saimnieki. Atpūtas nav viņš, bet nesen mēs te bijām pie kaimiņiem laukos, kas jau nodarbojās ar daudz lielāku biznesu, un viņi arī tā gribēja rakstīt viesunams. Es tā saku, nav īsti vēl viesunams. Viņš tā, rakstīsim, lai būs viesunams. Tā kā cerēsim uz to, lai mazā zīle izaug par lielu ozolu, tieši tā. Super. Tad novēlu jums kļūt par viesunamu. Un paldies, ka pieteicāties un padalījāties un bijāt. Un novēlu patiešām, lai cilvēki spēju sasociēt ar šīm te, laikam, tādām būtiskām lietām. Tad vientulība, vai divvientulība, plūdi. Jā, un tad, man visas ērtības arī plūdu laikā. Jā, tā kā man tā ir lieta, kas ir iesēdusies ļoti, ļoti dziļi, un acīm redzot, man tas ir priekšā, tā kā varēšu ar jums konsultēties. Super, paldies liels, un sazinamies, jā. Paldies liels, tā. Labi, tā.